Mēs joprojām arotbiedrības savā darbā saskaramies, ka papīros jau viss ir kārtībā, tas paraksts ir ielikts, ķeksīts ir ielikts, bet patiesībā tas darbinieks jau nav pienācīgi apmācīts, viņš nav pienācīgi instruēts, un tad mums ir jācīnās ar šiem cēloņiem un iemesliem. Un kā mēs redzam, ka ļoti bieži šie iemesli nelaimes gadījumiem darbā ir neuzmanība, neatbilstošas apmācības, un es domāju, ka tas lielā mērā ir saistīts ar darba kultūru, pie kā mums visiem kopā ir jāstrādā, protams. Vai šādā formā hokejisti ir pilnīgi drošs, vai pastāv tomēr arī kaut kādi krīzes momenti, kaut kādi izņēmumi? Es teiktu, ka pilnīgi drošs, tad kaut kas nebūtu normāli, jo neviens nekad nav pilnīgi drošs. Ja? Mēs vienīgais varam cerēt, ka tas mūs izglābs kaut kādā situācijā. Mēs varam skaidrs, ka hokejā es nevaru iedomāties, goda vārds, neuzvilkt kaut ko no tā, kas ir uzvilkts tajā brīdī. Es nevaru iedomāties, jo, būsim godīgi, ripa lido ar vismaz 100 km/h ātrumu bieži vien, ja tas mazais tāds akmens, iedomājieties, ka pa jums metīs ar akmeni, ja, 100 km/h, kas lido, tu negribi, lai skaidrs, ka ir zilumi, ir kaut kādas lietas, kas ir pa visu ķermeni, bet es nevaru iedomāties, ka kaut ko varētu neuzvilkt vispār. Es nevaru iedomāties, ka Oregs Rokins nevarētu vārds iemest. Okay. Vismaz nulli vajadzīgi tam noteikti. Mēs tiešām varam vilkt paralēlus šeit ar hokeju, ar darbu, jo treneris ir darba devējs un arī paraugs, kādam ir jābūt. Un bērni jau klausās trenerī. Un tāpat arī darba devējam ir jābūt tādam, kurš ir autoritāte, ne mobbinga ziņā, bet kā paraugs darbiniekiem, kuri labprāt no viņa mācītos. Tāpēc arī ir svarīgi gan trenerim sportā, gan darba devējam dzīvē būt paraugam, rādīt pirmkārt to labo vidi, lai darbinieks justos labi. Būt arī pieejamam, ja, pieņemsim, darbinieks tiešām jūtās, arī tāpat kā sportā, audzēknis jūtās nomākts par kaut kādām lietām, kas ir neapmierina, vai viņam būtu tā iespēja pie trenera vai pie darba devēja aiziet un izrunāt šīs lietas. Un tas ir baigi svarīgi, un tāpēc tie, kas negribēs mainīties, tie nemainīsies. Tad tie ir attiecīgi, manuprāt, jāsod. Bet tas nav svarīgākais, tāpēc ir forši, kad ir šī kampaņa, ka mēs braucam, stāstam, skaidrojam, cik tas ir. Un tas es pieļauju, ka noteikti nesīs labu rezultātu. Trauma. Tad, kad es saprotu, cik ir forši, kad viņas nav. Līdz ar to, protams, noteikti palīdz arī tas, ja tu dari, kā teici, lietu, ko tu mīli, tad arī tu viņā iedziļinies vairāk, kaut kādus sīkumus saproti, un līdz ar to arī esi spējīgs reaģēt kaut kādās krīzes situācijās. Bet atkal atkārtojums, jā, tāpatās kā, kad es dabūnu trenera licenci, man obligāti ir 5 gadu laikā visu laiku jāapmeklē kursi, lai neieslīgtu šajā rutīnā. Un tad atkal daudz, kas tur nogludinās, bet atkal vajag atkārtot, un tā panākuma atslēga. Es tiešām ticu tam, ka mēs šodien esam nedaudz labākā situācijā, nekā mēs tur bijām pirms gadiem 5. Tas gan atkal, protams, ir jautājums par to, kā tas izskatās jauniešu vidē, un tas man šķiet ir ļoti svarīgi arī tajā, ko mēs dzirdam šeit no hokejistiem, ka gan daudz strādā ar jauniešiem un jauno paudzi, bet redz, darba drošība diez vai māca skolās pārāk daudz. Un tā ir viena lieta, kas droši vien arī nāk līdzi kaut kādā mērā no izglītības iestādes, kāda patiesībā ir šī, to droši vien nevar saukt tiešā veidā par darba drošību vai mācību drošību, bet kāda patiesībā ir pieskaršanās šiem psihoemocionālajiem aspektiem darba vidē jau skolas solā, kur tu patiesībā jau tās pirmie iedīgļi parādās. Jebkurā darbā, jebkurā vietā, vai cik liela jums pieredze ir darbā vai nav, tāpat mēģiniet kaut kā pievērst uzmanību tai drošībai, jo pēc sevis, ko es varu pateikt, pats esmu alpinists, vairāk kā 10 gadus nodarbojos ar industriālu alpinistu. Tur, principā, ir viena kļūda. 0 nelēmas gadījumu, 0 traumu, 0 bojā gājušo. Tas nav viegls mērķis, bet es teiktu, ka atkal pievalkot hokeja analoģiju, ja mums ir labs menedžeris, darba devējs, kas organizē un nodrošina to, ka darba vidē viss ir iedots darbiniekam, lai strādā droši. Ja mums ir labs treneris, kas analoģijās varētu būt brigadieris, komandas vadītājs, tiešais darba devējs, kas ir uz vietas objektā, un viņš pieskata darbiniekus, viņš skatās, lai darbs notiktu droši, dod padomu, apmāca, kuru vajag. Un galu galā pats darbinieks, ja viņš nāk kā profesionāls uz darbu, viņš nāk darīt profesionālu darbu, viņš nāk ar mērķi
atnākt arī pēc tam no darba mājās, viņš dara droši, uzliekot visus aizsardzības līdzekļus, kas vajadzīgi, ievērot noteikumus, kas vajadzīgi, varbūt to pamācot jaunāko kolēģi, kam kaut kas nesanāk.